Nams Dzintara ielā 7 eksploatācijā nodots jau 1962. gadā. Gadu gaitā to bija skāris laika zopas, iekšējās komunikācijas nolietojušās, turklāt nama pagrabā uzkrājās gruntsūdeņi. Iedzīvotāji par rezultātu ir priecīgi un gandarīti, un lielu paldies saka mājas vecākai Gitai Vanagai, kas spējusi dzīvokļu īpašnieks pārliecināt un rūpīgi sekojas līdz darba norisei. Vēl, kad nebija apkurne, tad jau bija jūtams, kad ir daudz siltāks un ir daudz skaistāk, protams. Kādi ir galvenie ieguvumi, ko jūs varētu nosaukt, kas tad ir, ka tā māja sakārtot? Es domāju, ka siltums tas ir pats galvenais. Nezinu par tām niansēm, bet, kad siltums ir tas, ka ir ļoti labi un ir maksājumi mazāk un, protams, skaisti ļoti. Мы довольны результатом, счастливы. Спасибо большое. Ļoti labi izdarīts, kvalitatīvi un vislabākais jau ir siltums, ka mēs varam regulēt patiešām. To tā pēc vēlēšanās. Kurš grib ar īsām rociņām dzīvot, tas griež augstāk, kuram grib siltāk, vēsāk vajag tas. Ļoti labi, mēs esam apmierināti. Kā jums ir mainījušies tie apkurs rēķini? Es esmu ļoti apmierināta. Jo tā ziņā, piemēram, pagājušu gadu, kaut kur pāri pa 70 varbūt bija, bet šogad es samaksāju par decembra mēnesi 18 latus ar santīmiem. Bet tas ir kopā ar kolidoru, ar kopējo tām trūbām. Tā. Un cik daudz un bieži jūs pati regulējat, tad kādu jūs tur to temperatūru? Es esmu slēgusi kāds 5 dienas tagad iekšā. Man tur 19 grādi, man pilnīgi diezgan ir. Cik grūti vai viegli bija pārliecināt iedzīvotājus, lai, teiksim, vispār tam projektam ķertos klāt? Es domāju, ja salīdzinu ar pilsētā citu māju pieredzi, tad mums bija samērā vienkārši, viegli. Tāpēc, ka mums ļoti labs izskaidrojušais darbs noritēja, mums mājas vecākā bija ļoti labi sagatavojusi visu. Un līdz ar to nebija tā, ka visu uzreiz piekrita, bet mēs spējām saulaicīgi nonākt pie kopsaucēja, un mums rezultāts ir. Kā vērtēt rezultātu? Skaisti jau. Skaisti. Namam Dzintara ielā, tāpat kā daudzām Liepājas daudzdzīvokļu mājām, kas būvētas padomju gados, bija silikāta ķieģeļa ārsienas un dzelzbetona paneļu pārsegumi. Lai arī nama tehniskais stāvoklis tika novērtēts kā apmierinošs, paneļu šūvju vietās konstatētas nopietnas plaisas, pa kurām aizplūda ne tikai siltums, bet arī iedzīvotāja nauda. Nama apsaimnieko Liepājas nama apsaimniekotājs. Protams, ļoti liels prieks, kad māja ir parka rajonā ieguvusi ļoti estētisku un patīkamu acī, patīkamu skatu. Un pats patīkamākais jau, ka tie cilvēki ir priecīgi, ka viņi ir noticējuši tam nama apsaimniekotājiem, ka tas darbs ir jādara un tas darbs ir izdarīts un cilvēki ir apmierināti. Un galā tas viss atspoguļojās arī cilvēku maciņos. Dzintara ielas 7. namā pēc renovācijas ir pārveidota arī iekšējā apkurses sistēma no vertikālās uz horizontālo. Šīs mājas visas, kuras tiek renovētas, viņas ir vismaz 40 un 50 gadus vecas. Būsim atklāti, šīs iekšējās komunikācijas nekad nav piedzīvojušas maiņu. Remontu nekad nav piedzīvojuši. Plus ir vēl šīs lietas, kad šī ir arī sava veida, iedzīvotāju komforta celšanas iespēja, plus arī par tādu bēdīgāku lietu par neapmaksātiem rēķinu, cīņa ar neapmaksātiem rēķiniem. Respektīvi, ja tu neesi samaksājis pakalpojumu, tad mums ir iespēja šo pakalpojumu nepadot šim konkrētajam dzīvoklim. Un attiecīgi kopības biedri necieš un mājai nekrājās parāds par neapmaksāto summu. Jā, mēs, Liepājas nama apsaimniekotājs, visās savās renovējumās mājās, mēs ejam ar maksimālo programmu. Liepāja valstī ir līderpozīcijās mājas siltināšanā un sakārtošanā un ražīgi apgūst pieejamos Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļus, kas ļauj saņemt līdzfinansējumu 50% apmērā. Tā jau ir kļuvusi par tradīciju, ka katra sakārtotā māja saņem Liepājas karogu. Tas jau nav nekāds jaunums. Mēs Liepājā katru mēnesi ar jums kopā ejam un skatāmies, kā ar vien vairāk ir sakārtotu ēku Liepājā un iedzīvotāji izjūt arī to reālo efektu. Un tas arī piemērs citām mājām. Nāciet, skatieties, salīdziniet un iesaistieties tais procesos. Ēkas sakārtošanas projekta kopējās izmaksas bija 145,6 tūkstoši latu, no tiem atgūstāmie līdzekļi caur Eiropas Savienības fondiem 58 tūkstoši latu.